9. klases 2025. gada matemātikas eksāmena 8., 9. un 10. uzdevums. Tā uzraksta nevienādību sistēmas atrisinājumu kā intervālu. Ok, mēs jau varam tā maliņā vizualizēt. Tātad mums vajag trīnieku, mums vajag visu, kas ir mazāks par 3, neieskaitot. Mums vajag visu, kas ir mazāks par 1, neieskaitot. Tātad tā daļa, kas sakrīt, ir šī te, un te tālumā kaut kur mīnus bezgalība. Tātad no mīnus bezgalības līdz vieniniekam ir atrisinājums. Un to arī mēs ierakstam šeit. Tālāk, kurā zīmējumā mums ir šī te y ir x kvadrātā. Tātad šitā ir kvadrāta funkcija, jo x ir kvadrātā, tad mums jāmeklē parabola. Šitā pilnīgi noteikti nav parabola, šitā arī pilnīgi noteikti nav parabola, šitā arī galīgi garām nav parabola. Vienīgāks parabola, tātad tas ir b. Un 10. uz skaitu taisnes jāiezīmē nevienādības šitādas te atrisinājumu, ja dotā ir atbilstošā grafika skice. Ja mēs šitas te funkcija ir ieskicēta šeit, mums jāpasaka, kad viņa ir lielāka par 0. Tad atceramies, ka tā, kad funkcija ir virs x asas, tad viņa ir pozitīva, tā kā viņa zem x asas, viņa ir negatīva, un tā kā viņa virs x asas, viņa ir pozitīva. Un šajā gadījumā mums vajag tur, kur ir lielāks par 0, nozīmē pozitīvs. Ja viss, kas lielāks par 0, tas ir pozitīvs, tad mēs iekrāsojam tur, kur ir plusiņi. Šeit un šeit. Un uzdevums ir atrisināts.